Rīgas Tehniskā universitāte ir pēc studentu skaita lielākā tehnoloģiskā universitāte Baltijas reģionā. Mēs esam jau studenti atkal vairāk nekā Kaunijā, jo Baltijā ir tikai 4 tehniskās universitātes lielas. Manuprāt, konkurētspēja ir tas, vai mūsu absolventi ir spējīgi strādāt tajā darba tirgu, kur viņi iet, vai viņiem ir jāaprobežojās ar kaut kādu palīgdarbiem, vai viņi vienkārši nespēja ne Eiropas valstīs nekur neko darīt. Ja es runāju par mūsu absolventiem, it īpaši par inženieru zinātņu fakultāšu absolventiem, tādiem kā elektriķiem, elektroniķiem, datoristiem, celtniekiem un arhitektiem, tad visi viņi ir konkurētspējīgi Eiropā. Viņi var strādāt un arī brauc strādāt uz dažādām valstīm. Protams, viss atkarīgs no paša vēlmēm un valodas prasmes, no tai vidē, kur viņš brauc. Bet tie, kas aizbrauc, viņi neviens nav otrās šķiras spēlētāji. Visi ir normāli speciālisti un pieprasīti. Un arī mūsu maģistratūru beigušie ir doktorantūrā Vācijā, citās valstīs un ļoti labi darbojās. Tā kā taisni tas ir paradoks. Pie pat līdz 10 reizes mazākas samaksas no valdības puses. To, cik izmaksā viens studējošais. Mēs spējam sagatavot tikpat kvalitatīvu speciālistu. Tas nozīmē, ka mēs strādājam vairākas reizes efektīvāk nekā tie ārzemnieki. Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā mēs ieguvām iespēju iepirkt jaunu aparatūru kā zinātniskiem pētījumiem, tā mācību procesam. Un faktiski vairākās jomās mēs esam ļoti, teiksim, pat solīt priekšā citiem. Ja? Jūs esat samērā jauna. Jā, jo mēs esam iegādājušies jaunu un mēs varam sadarboties, un mēs arī to daram. Un tā rūpniecība, kas attīstās, protams, daram, ko varam, un lai šos te jaunos produktus, tehnoloģijas un paņēmienus un metodas, ko var ieviest biznesā, piedāvātu, bet šis te mehānisms, kā to darīt, lai maksimāli izmantot universitāšu potenciālu un pēc iespējas vairāk tās inovācijas būtu tai tautsēmniecībai, tas mums visu laiku klibo, jo arī, lai uzsāktu jaunu uzņēmumu, pieņemsim doktorants, jeb jaunais doktors ir izstrādājis, 4-5 gadus strādājis, izstrādājis jaunu produktu, varētu, lai viņš iet biznesā un sāk kaut ko darīt. Bet, nav jau tā sēklas kapitāla fonda saucamā. Igauņiem tāds ir. Kāpēc viņiem tāds ir? Un mēs neusticamies, un mums kāpēc tādam nav atlicis laiku un padomāt, ka tādu vajadzētu izveidot. Protams, ir dažādas programmas tagad Eiropas struktūra fonds jāizmanto darba ražīguma paaugstināšanā un arī zinātnē, lai attīstītos Eiropas Savienība kopumā, tāpēc nevar to naudiņu no Eiropas iztērēt pilnībā, vārdsakot, vispār nedod zinātnē. To nedrīkst, tā kā Eiropas komisāri to neatļauj pareizi. Bet mums jau brīžiem ir tā, ka mēs piesakamies uz projektiem, tur, pieņemsim, bija tādi cilvēku resursu piesaist zinātnē projekti, kur galvenais ir piesaistīt cilvēkus zinātnē, zinātniskai pētniecībai, bet tas rezultāts, ko dabū gatavu, to aizliegts komercializēt un nedrīkst izmantot. Tādas, teiksim, nesaprātīga rīcība, kur ir normāli būt, ka ja strādā un kaut ko izstrādā, tad lūdzu komercializējiet, attīstīties, veidojiet firmas un uz priekšu. Bet tas 4-5 gadus ir publiski visiem pieejams, bet neviens tieši viņu nedrīkst izmantot. Ja? Kaut vai tāda lieta. Tāpat kā patenti, kas ir Latvijā. Tagad patents var pieteikt kā fiziska persona, tā universitāte. Bet, jāmaksā tātad par viņu uzturēšanu un par pieteikšanu. Ko dara profesors? To, ko viņš uzskata, kas ir vislabākais izgudrojums. To viņš piesaka pats, domādams, ka kāds viņam nopirks un tad visu naudiņu būs viņam. Bet to, kas tā, varbūt nav tik, bet tik un tā jaunums, to piesaka caur universitāti tur maksā, bet arī nevar nekādu ienākumus gūt pārdodot, jo principā mūsu Latvijas patenti nav
tādi, kuriem ir vērtība, ko var pārdot tirgū, jo viņiem nav patentu tīrība noteikti. Tagad tas viss notiek procesā, ka mēs pievienosimies Eiropas kopējam patentam un tā, bet tas maksā naudiņu. Lai vienu patentu iegūtu, vajag tur 10-15 tūkstoši. Arī tādu fondu atbalstam principā nav. Ir tagad tāds tehnoloģija pārneses kontaktpunktu programma pie ekonomikas ministrijas, bet iedomājieties pats, ka gada laikā atļauts atbalstīt 2 patentu pieteikumus Eiropai. 2. Ko nozīmē 2? Statistika rāda Amerikā, ja piesaka 100, tad varbūt 1, 2 vai labākā gadījumā 3 ir tādi, kas nesīs apakaļ labu naudiņu, varēs nopelnīt. Kā tas, ko sievieši, tā arī universitāte. Bet izgudrotājs parasti saņem 70 līdz 80%, universitātei tur kā 20%, jo infrastruktūra ir, viss jāmaksā un tā. Bet, tagad jau mums tā jaunā likuma droši vien grib iestrādāt, ka visi patenti varēs pieteikt caur universitāti, bet tad arī jānodrošina, lai šos patentus var pārdot. Un tad par to ar valdībai jārūpējās. Bet jebkurā gadījumā mēs cenšamies, un mūsu jaunums Tehniskā universitāte ir, ka mums ir 3. misija, ko mēs visiem sakam, ne tikai ražot jaunos speciālistus sabiedrībai visās nozarēs, ko mēs varam, un, protams, pats galvenais jaunos zinātniskos sasniegums izstrādāt zinātnisko pētniecību, bet 3. misija ir nodrošināt šo nepieciešamo inovāciju, jeb jauno produktu, pakalpojumu un dažādu metožu plūsmu tautsaimniecībai, kas uzņēmumiem ir vajadzīga.